Nu, ko, mīļie draugi, šis vakars mums ir tādā sarunu noskaņā. Mēs ar Kristīnu Zālīti, ar veselības eksperti un es nutricologs, mēs šodien jums gribam pastāstīt un vēlreiz izrunāt tos algoritmus, ko mēs darām, ja mēs esam saslimuši vai saaugstējušies, vai jūtam, kad notiek kaut kādi procesi, ja, ko mēs jau nevaram kontrolēt organismā, un ātri jāķerās pie kaut kādām dabas vielām. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Ja? Mēs zinām, ka pārsvarā, ja jau mums ir ielaistas situācijas, esam jau nokavējuši šos te procesus vai sākuši to darīt nepareizi, ja? Tad var iestāties ļoti smagas veselības problēmas, ja? Un tad jau cilvēki ķerās pie zālēm, pie smagās artilērijas, ja? Vai arī daudzreiz nezinot šos te algoritmus, kā lietot pareizi un efektīvi mūsu produktus, cilvēki uzreiz ķerās pie kaut kādām antibiotikām, ja? Bet mēs zinām, ka pie antibiotikām mums rodas pieredums. Jebkuras zāles ir toksiskas, ja? Viņām ir toksiska iedarbība uz visu organisma sistēmām, visām. Ja? Mēs zinām, ka pret vīrusiem vispār antibiotikas nepalīdz un praktiski pret viņiem zāļu nav. Ja? Pret šiem dažādu mutāciju vīrusiem, kas tagad plosās, mēs esam jau paši saskārušies, ja? Ar šo un pareizai produktu pielietošanai un ātrumam un šiem te 5 punktiem, par ko mēs šodien stāstīsim, ir ļoti liela nozīme. Ja? Un kļūt pašam sev ģimenes nutricologam, manuprāt, ir lielākā vērtība, lielākais gods, ja? Jo man arī ticība produktiem sākās pēc tam, kad sārmaina liela ūdens glāze izveseļoja manu bērnu, tad, kad es jau atbraucu mājās, jo es biju sākus lietot tikai sārmainu ūdeni, un viena šī glāze viņu izveseļoja. Ja? Es atbraucu mājās, un viņa jau bija man vesela. Un tad man no šī brīža tiešām sākās ticība produktam. Es domāju, ja jau ar ūdeni var panākt tādus brīnumus, ja, kas tad vēl šai kompānijā ir, kādi produkti. Ja? Un tagad mēs zinām, ka mūsu kompānija ir populāra un ļoti slavena ar pasaulē spēcīgākajiem antibiotiķiem. Un mums ir visu, lai organismu sārminātu, lai celtu šo te imunitāti. Mums dažādi imunitātes produkti unikāli ir arī kompānijā. Tā kā mums ir visas iespējas, lai mēs paši sevi pasargātu ar dabas vielām, ja? Lai mums nevajadzētu ķerties pie medikamentiem, jo es mazliet pastāstīšu par medikamentiem. Ja? Teiksim, visparastākie, vienkāršākie medikamenti, kas noārda kaulu smadzenes, ir analgīns, dimedrols, amidopirīns, tetraciklīns. Tetraciklīnam vispār ir asins graujoša iedarbība. Iedomājieties, un ja mēs saprotam, ka 70% diagnožu tiek noteikts nepareizi, mēs pat nezinām, vai mēs lietojam pareizus medikamentus un kā tas atsauksies vispār uz mūsu organismu, ja vai uz mūsu bērnu ķermeni. Ja? Nu, lūk, arī pēc antibiotiku lietošanas 30–40% gadījumu rodās tātad 16%, nu tātad rodās nieru mazspēja, ja? 16% gadījumu tātad nieru darbības traucējumi, 10% pēc antibiotiku lietošanās var beigties letāli. Jūs varat iedomāties, zālēm ir ļoti graujoša iedarbība, un šobrīd arī ir tik daudz cilvēku, kas vispār nepanes medikamentus. Viņiem sākās no šiem medikamentiem kaut kādas milzīgas alerģijas, ja? Un principā nevienas zāles, kurām piemīt farmakoloģiskās īpašības, viņas nav kaitīgas. Ja? Viņas visas ir toksiskas, iedarbojas vai nu uz nierēm, vai nu uz aknām, ja vienkārši vajadzētu palasīt blaknes. Ja? Un pēc antibiotiku lietošanas, ja jau jums arī ir sanācis, ja, to darīt, tad noteikti ir jāveic organisma atjaunošana, jo principā pēc antibiotiku lietošanas asins sastāvs atjaunojas tikai pusgada laikā. Ja? Tāpēc šīs zināšanas, manuprāt, ir kaut kas ļoti unikāls, ļoti vērtīgs. Ja? Un varēsiet noteikti uzdot savus jautājumus, rakstiet noteikti savu pieredzi. Beigās arī parunāsim, padiskutēsim, kā pareizāk, varbūt kaut kas nebūs skaidrs. Ja? Tā kā droši nekautrējieties, tieši jums arī ir šī veselības stunda domāta klientiem, lai mēs varam pareizi un efektīvi vienmēr sev palīdzēt un esam nodrošināti, kā saka, ar pašu labāko un varam to nodot tālāk jau saviem bērniem, mazbērniem. Ja ļoti daudzas vecmāmiņas, ja visu savu ģimeni apmāca, kā lietot produktus. Un, protams, bērni un mazbērni ir daudz veselīgāki, un par to jūs arī dzirdēsiet rezultātus. Tātad, nu ko, ķersimies pie pirmās kļūdas. Kāda tad ir tā pirmā kļūda, ko mēs parasti pieļaujam? Ja?
Tātad, kā vispār notiek šis augstēšanās process un kāpēc tas vienmēr notiek rudenī? Ja? Tad, kad notiek šī laika maiņa, sākās šis vējš, ja? Kaut kādas temperatūras kritums. Ja? Tāpēc, ka imunitāte mums strādā siltumā, ja organismā ir silts, ja mēs neatzīstam, un ja mums ir sārmains pH. Ja, tātad, ja mūsu asinis ir sārmainas, tātad atzīšana mums notiek rudenī viennozīmīgi daudz vairāk, ja sāk nekurināt, mēs kaut kur sapūš vējš, ja mūsu organisms nav pieredzis, vasarā mēs tur, ja, tur dzīvojāmies, viss bija labi, un tagad pēkšņi, ja, šāda te atzišana, un kā mēs atdziestam, tā sākās arī šīs te problēmas. Ja vēl mums ir, mēs neesam padzēruši pietiekoši daudz sārmainu ūdeni, ja mēs esam kaut kur sastresojušies darbā, ja, tad mūsu asinis ir saskābušas un imunšūnām ir ļoti grūti strādāt. Līdz ar to tas ir vēl papildus riska faktors, lai mēs saslimtu. Ja? Nu, lūk. Un kāda tas viss, tā pirmā saslimšana, pirmais iebrukums, ja kādā veidā vīruss, piemēram, tiek mūsu organismā, ir caur deguna gļotādu. Ja? Tāpēc jau pirmais, kā mēs sevi, ja pirmā kļūda, kā mēs palaižam garām īsto brīdi, ja viņa saucās tātad palaižam garām īsto brīdi, bet arī profilaksē, ja mēs varam tātad jau sevi nodrošināt ar, teiksim, dabas vielām, kas mums aizsargā elpceļus. Ja? Tātad mums ir šāds emūtauki ar tējas koku, šāds te balzāmiņš. Ja? Mēs varam vai no ar pirkstu, vai no ar ausu kociņu iesmērēt abās nāsīs, gan sev, gan mazuļiem, pirms mēs izējam kaut kur ārā. Ja? Jo mēs zinām, ka tikko kā nokļūst vīrus vai kaut kāds bacilis mūsu organismā, mēs sākam šķaudīt. Ja? Tātad caur degunu viņš ir ienācis, viņš sāk kairināt gļotādu, ja? Un mēs šķaudam viņu ārā. Tātad regulāri mitrināt ar šo emūtaukiem un tējas koku deguna gļotādu ir veselīgi. Vēl mēs varam pielietot arī mūsu Silvergel. Ir valstis, kurās viņš nav, ir valstis, kurās viņš ir valstis, kurās viņš varbūt drīz būs atkal, tāpēc noteikti atceramies šo produktu Silvergel. Arī ar Silvergeliņu var iesmērēt, ja, deguna gļotādā. Ir māmiņas, kas izmanto arī šķidro koloidālo sudraba produktu, ja, apsmidzinot sēņu bērnam vai iepūšot mutē arī tur degunā, ja, pirms viņu laist ārā kaut kur no mājas, ja. Ļoti arī veselīgi šādu pudelīti turēt kaut kur somiņā, ja, viņam ir šāds te difuzoriņš, var nopirkt viņu, ja, un tad vienkārši apsmidzināt. Vai, ja jūs īpaši braucat kaut kādā sabiedriskajā transportā, ja, var apsmidzināt sēņu, iepūst mutē, lai jūs nesaķertu šo te infekciju. Ja. Tātad palaižam garām īsto brīdi. Ko tas nozīmē? Pirmā kļūda. Ja. Inkubācijas periods gripai ir ļoti īss. Ja. Tātad 6 stundas viņš iekļūst nāsīs, viņš momentā pārņem organismu. Ir brīži, kad viņš tieši speciāli pazemina ķermeņa temperatūru, lai nestrādātu imunitāte. Ja? Tāpēc daudzi arī pamana to, ka sākotnējā procesā, tad, kad ir organismā iekļuvis vīrus, temperatūras nav vai pat viņa ir dīvaini pazemināta. Ja? Viņš 6 stundu laikā pārņem organismu. Ja? Viņš pats par sevi nevairojās, bet viņš iekļūst šūnā un tālāk mūsu dzīvās šūnas veselāk sāk ražot jau vīrusa šūnas. Ja? Piemēram, baktērijas arī vairojās ļoti ātri. Ja viena baktērija jau dublicējās pēc 5 sekundēm, ja, un pēc 1 minūtes tās jau ir 4000 baktēriju. Tieši tāpēc vajag reaģēt ļoti ātri, un dabas vielām ir jābūt mājās. Cik es neesmu dzirdējusi tādus stāstus, ka naktī meklē kaut kādus dabas antibiotiķus, un tad kāds, kam ir mājās, ved tam, kam nav, jo ir šī krīze un nekā mājās nav. Tāpēc, mīļie, kaut dabas, šodien noklausieties to kolekciju, šos te atslēgas vārdus, kādus produktus ir jātur mājās, lai jūs varat noreaģēt. Jo principā, ja noreaģē ātri, ja mēs momentā, piemēram, sataisam
tēju pieņemsim no mūsu dabas antibiotiķa skudru koka mizas, piemēram, iebaram tējā, ja 5 kapsuliņas, varam pieliet arī silvermaks klāt, varam tur piebērt klāt vienalga visu, kas mums ir no pārējiem dabas antibiotiķiem. Tas pats kaķenaks fantastiski strādā. Ja, tas pats opistops ir lielisks arī antibakteriāls līdzeklis. Tas pats parafait, kur ir 13 zālīšu maisiņumi. It kā viņi ir pretparazitārie, bet viņi strādā arī uz baktērijām un vīrusiem. Ļoti labs infekcijām un vīrusiem ir arī koralbosvēliju. Jūs varat izmantot, ja? Tad noteikti teiksim, ja jūs dzerat šos te produktus kā tēju, tad viņš caur to karsto šķidrumu var ļoti ātri, mēs varam nu, tā tad dabūt viņu organisma iekšienē, ja, jo karsts un izbērts, viņam nav jādarbojās, nu, viņam nav jāiziet caur šo gremošanas sistēmu, viņš momentā aiziet un nieras aknas, asinis, limfa, ja, tātad dabas vielas jau var strādāt, ja. Ja jums nav iespēja uztaisīt tēju, nekas neuztraucaties, dzerat kapsulas, berat varbūt zem mutes, uzdzerat virsū, bet principā jādzer ir ļoti daudz, lai varētu to visu izvadīt ārā. Ja? Viss, kas mums ir iekļuvis, mums ir jāsašķidrina visi organisma šķidrumi, lai var strādāt imunitāte un jāsārmina organisms. Kā mēs sārminam organismu? Visi to zin, ja? Mūsu korāla maina ar H500. Tā, tas nav. Ar H-500 pasaulē spēcīgāko antioksidantu, abi pārī, vai nu viens vai arī otrs, ir ļoti spēcīgi sārminātāji. Ja pirmkārt, sārmainā vidē strādā imunitāte. Ja mēs dzeram šādu ūdeni patstāvīgi, mums jau labi darbojas imunitāte, un mēs arī tik smagi nesaslimstam nekad. Ja mēs viņu dzeram pietiekošā daudzumā un pietiekošā stiprumā, bet, ja gadījumā mēs esam saslimuši, tad šis te process ir ļoti svarīgs. Un tad jau mēs varam šo te ūdeni taisīt, sārmināt un taisīt viņu koncentrētāku. Ko tas nozīmē? Ja parastajā režīmā mums ir 1 maisiņš uz 1,5 litru, tad jau slimības gadījumā mums ir vismaz 3 maisiņi uz 1,5 litru, vismaz 1 maisiņš uz 0,5 litru. Šis te korāla maina maisījums, un H500 varam likt līdz 5, 7 kapsulas uz 1,5 litru vai uz glāzē 2 kapsulas, 3, un tādus dzert šos te, lai pēc iespējas viņš būtu sārmaināks, jo sārmaina vide ļoti patīk mūsu imunšūnām, bet ļoti nepatīk ne vīrusam, ne baktērijām, viņi pārstāj šajā vidē vairoties. Tātad sārmināšana un ūdens sārmaina un dzīva dzeršana, plus vēl viņš ir dzīvs. Mēs visi zinām, ka mūsu korāla maina ar H500, viņš ir ļoti dzīvs, un tas dos enerģiju. Enerģiju organismam cīnīties ar infekciju un enerģiju arī imūnšūnām darboties, un veidot šo te cīņu ar mūsu iebrucējiem. Tātad paskatīsimies. Daudz dzert. Ko mēs vēl varam izmantot? Mēs varam izmantot šajā procesā jau visu, kas mums ir mājās. Tātad mēs varam izmantot ķiploku, mēs varam izmantot C vitamīnu, dzert pa 1 kapsulē vismaz 3 reizes dienā, jo uzreiz uzlabojas imunitāte. Mēs varam dzert mūsu vitamīnus, Ultimate Max. Ultimate Max mēs varam dzert, aktivīnu, lai dotu organismam spēku cīnīties ar to visu. Un tad vēl noteikti varam arī mājās turēt un šajā brīdī jau uzreiz pieslēgt klāt kolostrum plus. Šis ir tāds kādreiz jaunpiens, viņš saucās, tās ir no govs pieniņa, kad viņa tikko sāk barot mazuli, viņa nodod viņam imunšūnas, un viņas ļoti der mūsu arī organismam, no viņa veidosies mūsu imunšūnas. Šis ir tāds ļoti unikāls produkts. To varam dot uzreiz klāt, jau lai pašā startā organisms spētu cīnīties un ļoti ātri visu to izdarīt. Tātad, ja mēs jūtam, ka pievienojās klepus un iesnas, jau ka sāk līt jau ārā, tātad mēs to pašu pirmo brīdi jau esam nokavējuši.
Tā, Solvita raksta, ka viņa ber tējā ķiplociņu ļoti efektīvi. Jā, droši visu var bērt kā tējā, tikai skatāmies, jā, lai ūdens nav pārāk verdošs, jā, lai mēs neiznīcinām tās vielas, kuras mums cīnīsies ar tām baktērijām. Jā, droši jūs varat čatos dalīties ar savu pieredzi, jo to, ko mēs te darām, to pat vienā šajā stundā mēs nemaz nevarēsim izrunāt, tā kā droši varat rakstīt, kas jums ir palīdzējis, ko jūs esat izdarījuši. Tā, ja mēs to izdarām laicīgi, tad problēmas ar to beidzās. Ja nē, tātad, ja mēs esam jau pašu pirmo brīdī nokavējuši, ja izdomājuši vēl kaut kur paskriet, vai es jau neesmu slims, es jau esmu vispār izturīga sieviete, es varu kalnus gāzt, tas nekas, ka es bišķiņ jūtos savārgusi, ja, un es atkal skrienu un daru, ja, un atkal kaut kur sasvīstu, atkal kaut ko sanervozējos, tad, protams, sākās iesnas. Ja, tas ir jau otrais posms, kas sāk izdalīties limfa. Ko tas nozīmē? Ka caur limfu izdalās jau mirušās baktērijas, vīrusi, varbūt arī sēnes. Ja. Tātad iesnas jau un klepus tā jau ir nākošā stadija, kad organismā jau ir iegājis šīs te baktērijas un vīrusus jau dziļāk. Ja. Sākumā tas var būt vīrus. Kā atšķirt vīrusu? Vīrus no baktērijas un no sēnēm. Ja. Tātad vīrus nāk ārā kā tāds absolūti tīrs šķidrums. Viņš tā kā ūdens, ja, plūst. Kurš vēlāk var jau pārvērsties tādās biezākās iesnās, ja, un biezākos izdalījumos. Tas nozīmē, ka jau ir pievienojusies baktērija. Citreiz aktivizējās, protams, arī sēnes, ja, un kā var atšķirt sēnes no baktērijām, ja to, piemēram, iesnas vai tas klepus, kas nāk, ja mēs iešpļaujam viņu ūdens glāzē, ja šīs te mūsu krēpas, viņas nogrimst ūdenī, tās ir sēnes, jo viņas ir smagas, ja, tātad mēs noteikti dzeram arī pretsēņu produktu, kurš arī ir pretbakteriāls, pretvīrusu, ja, skudru koka mizu paņemam lielākā daudzumā, ja. Tātad, otrā kļūda, ko mēs šajā brīdī bieži vien pieļaujam, gan sev, gan saviem bērniem, ir, mēs sākam par to ļoti uztraukties, ka mums tas viss nāk ārā. Ja? Mēs tikai tad saprotam, ka mēs esam slimi, un galvenais mūsu uzdevums, ja mums liekas dažreiz, kad ir jāapstādina šīs iesnas, un tad mēs meklējam visādus ķīmiskus preparātus, kas nobloķē šo iesnu un klepus izdalīšanos, bet tā ir otra vislielākā kļūda. Ja? Jo vienīgais, kas mums ir jādara, ir jāpadara šis klepus un iesnas produktīvs. Kā to padarīt? Produktīvu. Ko nozīmē produktīvs? Tātad mums jāpadara, ja viss, kas ir sakrājies, mums ir jādabū laukā pēc iespējas ātrāk. Ja? Tādā veidā mēs izvairīsimies no komplikācijām, ja tas viss iznāks laukā. Ja mēs kaut ko nobloķēsim, ja, tad būs lielas problēmas. Ja, jo tas viss sāks, pēc tam jau aizies kaut kādos dziļākos audos un sāksies jau kaut kādas lielākas mums jau problēmas. Ja. Lūk, tātad, kā mēs dabūjam to visu ārā? Ar jau manis minēto ļoti siltu, pat praktiski karstu ūdeni. Ja, tātad turpinam koralmaini, turpinam H500, turpinam daudz dzert, lai tas viss nāk ārā. Tad mums ir vēl unikāli produkti, kas mums palīdz izvadīt limfai visus šitos mēsliņus, ko viņa ir saķērusi organismā, ja palīdz to izvadīt, lai viņš nepaliek organismā. Tie ir mūsu limfas stimulātori. Tas ir korāla lakricas sakne, ja, un arī limflow. Ja, jūs viņus varat abus lietot, varat vienu vai otru, varat turpat pie tās tējas, ko jūs taisījāt paudarko, piebērt arī lakricas sakni un vai limflow. Ja? Jo viņš šo te padarīs viņas vieglāk atkrāpojamas, atdalīsies vairāk šīs te iesnas, viņas nāks un iznāks viss ārā, jo mums jādabū viss ir organisms tīrs. Ja? Kāpēc mēs sakam, ka tīrā organismā slimības nenotiek tik dziļas un nenotiek nekādas tādas ļoti ilgas mums slimošanas, jo mūsu organisms ir tīrs, ja? Ļoti bieži mēs saslimstam tāpēc, ka organismā ir pārāk daudz uzkrājušās visādas toksiskas vielas, sēnes, vīrusi, parazīti, un tad tikko kā imunitāte nokrīt vai
šāds piemērots brīdis, tad organisms pie reizes arī sāk visu tīrīt ārā. Ja? Un šajā brīdī vislielākā kļūda ir, protams, sākt dzert kaut kādas ķīmiskas vielas, kas nomāc šo te attīrīšanos. Ja? Tā. Tātad, ko darīt? Es jau pateicu, ja tātad klepum jābūt produktīvam, un mēs visu vadam ārā. Trešā kļūda. Trešā kļūda, ko mēs darām, tad, kad mēs saslimstam un jūtamies savādi, parasti principā negribās ēst. Ja visi dzīvnieku saimnieki zina, ka sunīts ir saslimis vai kaķītis, viņš neko nēd, viņš tikai dzer ūdentiņu un guļ. Ja? Cilvēks ir izdomājis un bērniem spiež kaut kādus, nezinu, karbonādes, lai tev būtu spēks un tā tālāk. Ja? Bet tas viss nav vajadzīgs. Ja? Es, piemēram, pirmo reizi kaut kad es saslimu pirms centajiem gadiem ar covidu, ja es tajā brīdī izdomāju, ka es iešu Kolovādu, es 4 dienas neko neēdu, dzēru to pulveri, lai man tad viss jau tīrās pie reizes ārā. Ja jau negribās ēst, tad neēdīšu neko, ja. Nu, lūk, un mēs sākam ēst, un līdz ar to mēs pārslogojam atkal imūnsistēmu. Ja? Jo imūnsistēma mums vislabāk darbojās, ja mums ir kuņģis tukšs. Ja? Ja tur nekā nav ko apstrādāt, ko atkal pieskatīt, ja? Jo mēs zinām, ka ēšana arī mums noslogo organismu, paņem ļoti daudz organismam resursus. Ja, ja nu mums ir tā, ka nu, mēs nevaram nēst, mums tiešām ir šis te vājums, vai bērniņš ir nu, vājš, viņam nav spēka tiešām cīnīties ar to temperatūru un ar to visu slimību, tad mums ir unikāli produkti. Tīrais smart food, ja, ir spirulīna, ko mēs varam dot, ja, 3-4 tabletītes, ja. Tad ļoti labi palīdz Protivity Ultra. Tās ir tīrās aminoskābes, viņas vispār nenoslogo kuņģi. Mēs viņas iedzeram, organisms ir pabarots, tu jūties paēdis, spēcīgs, ja? Un pie reizes mēs barojam arī imūnšūnas, jo imūnšūnas mums sastāv no olbaltumvielām, ja? Un šis ir ļoti labs arī imūnšūnu barošanas produkts. Vēl laba versija ir kā pabarot, bet nenoslogot gramošanas sistēmu, ir Daily Delicious Beauty Shake, tikai es neiesaku tad lietot kaut kādu parasto pienu, kurš rada gļotes, ja mēs varam vai nu kaut kādu skāpiena produktu vai ar ūdeni vienkārši sajaukt, ja tās ir arī fermentētas olbaltumvielas, vitamīni, ja, un viņš arī nenoslogo šo te kuņģi. Tālāk. Tālāk mēs ejam pie ceturtās kļūdas, ka mēs pazeminam pazeminam temperatūru. Ja mēs jau pirms tam runājām, ka imūnšūna strādā tikai siltā vidē. Kāpēc tad organisms, jāsaprot tas mehānisms, kāpēc organisms ceļ šo te temperatūru? Tāpēc, lai varētu vieglāk tikt galā ar infekciju. Un visas lielākās problēmas sākās no tā, ka mēs pazeminam temperatūru, līdz ar to mēs apstādinam imunitātes darbu. Un tad jau sākās absolūti nekontrolējami procesi, kurus mēs nevaram vispār nekādā veidā paredzēt. Ja vien tas ir iespējams, mēs nemazinām temperatūru, un ir ļoti, ļoti laba tāds mums novērojumi mūsu klientiem, ka tiklīdz kā iedzer ļoti daudz sārmainu ūdeni, tā imunitāte pati pazeminās. Atkal nedzeram ūdeni, atkal ceļās temperatūra. Atkal iedzeram ūdeni, temperatūra krītās, jā. Protams, mēs neizslēdzam medikamentus, neizslēdzam ārstus pie tā, ka kritiskos gadījumos ir jāsauc ārsts, jāiet pie ārsta, jāsauc palīdzību, ja jūs nezināt, ko darīt, neesat droši, ja jums ir noteikti tas jādara, ja, bet ja jūs redzat, ka viss ir normāli, ja, un jūs varat kontrolēt šo situāciju, tad mēs kontrolējam to paši, ja, jo ļoti bieži bērni vienkārši nedzer. Ja jūs nedzerat, tad jums ir jāslēdzās pie sistēmas, lai jums skalo kāds to organismu. Ja? Tad arī bērns jāved uz slimnīcu, ja? Lai viņu pieslēdz pie sistēmas, lai notiek šī skalošanās, jo ja viņš nevar pietiekoši daudz un padzerties, ja jūs nevarat viņam nekādā veidā iedot šo šķidrumu, ja, vai viņš vemj ārā, ja, tad noteikti ir jāvēršās pie ārsta, ja, un jāveic šī te, nu, jājautā viņu palīdzību. Bet ja bērns jūtās labi, viņš dzer ūdeni, temperatūru viņam šajā brīdī jūs varat kontrolēt, viņš ir jā, ok, vai jūs paši esat tīri, ok, tikai jūtat tādu savārgumu, jā, tad, protams, mēs paši
pats organisms jau ir tam domāts, lai viņš tiktu ar to visu galā, ja, un dabā jau ir radītas visas zāles un zālītes, ja, lai tiktu galā ar jebkuru problēmu. Nu, lūk, tātad pazemināt temperatūru, tā ir kļūda. Augstā piemēram, imunitāte pie 39 līdz 40 grādiem lejkocīti nogalina vēža šūnas. Tāpēc dažreiz padzīvot ar temperatūru nav nekas slikts. Jo šādā temperatūrā tātad organisms spēj iznīcināt to, ko viņš varbūt parastā režīmā nemaz nespēja izdarīt. Ja? Vienkārši ir ļoti daudz jādzer sārmains ūdens un ļoti daudz jādod arī šīs dabas antibiotiķi. Ja? Ik pēc stundas viena glāze obligāti, ja, un varat lietot arī tējas, kas jums ir mājās, avenes, upenes, ja, un visu pārējo, kas arī veicina šo sviedru izdalīšanos, lai ātrāk atbrīvotos organisms no tā visa. Ko mēs vēl varam šajā brīdī darīt? Ja, ja jums ir kaut kādas, nu, teiksim, šeit iekaisums deguna blakus dobumos, ja, izstāstīšu vienu ļoti efektīvu metodi, ko es pati pielietoju, ļoti ātri tiku galā ar iesnām un ar vispār paliku veselie godīgi. Es paņēmu kapsulu H500, tad, kad man bija iesnas sākušās, ja, izbēru ārā uz plaukstas, ja, un tad ar ausu kociņu iesmērēju degunā abās nāsīs, ja. Vai arī var ar pirkstu, ja jums ir ērti. Ko tas nozīmē? Viņš momentā sākās ļoti spēcīgā izdalīšanās, ja, šie te nāk ārā iesnas. Liekas, pa visiem galiem nāk, ja? Un pēc kaut kāda laika vispār tas viss apstājās un norimst tie procesi, ja? Viņš ļoti ātri to visu spēja izdarīt. Vienreiz izdaram, ja nepalīdz, vēl izdaram, ja? Vairākas reizes. Ļoti unikāla metode. Ko mēs vēl pilinam? Ja mums ir mājās silvermaks, protams, silvermaks. Ja, degunā pilinam, ik pēc stundas droši nav nekāda problēma. Ja sāp ausis, pilinam austiņās, sasildam, ja to sudrabu. Ko mēs darām ar krūtīm? Ja mums ir klepus, ko mēs varam darīt ar mūsu produktiem? Arī tas pats mūsu tējas koks ar emu varam smērēt, ja? Varam tējas koku arī samaisīt ar... Ja jums nav šāds tējas koks, bet atsevišķi ir tējas koka eļļiņa, ja, varam viņu samaisīt ar emu taukiem, ja, un sataisīt tādu smērīti, un uz krūtīm, uz muguriņas, ja, ja tie ir uz kājām var smērēt šo te. Ļoti labs arī variants ir vispār vīrusu laikā šo tējas koku tīrot zobus, jau pilinātu zobu birstītes, ja, lai viņš jau šeit caur gļotādu jau nodezinficē šo te muti, jo mēs arī apēdam ļoti daudz baktērijas. Ļoti labs viņš ir pretbakteriāls līdzeklis, ļoti spēcīgs, ja. Tālāk vēl es gribu pievērst jūsu uzmanību vienam fantastiskam produktam, kurš ir locītavu sāpēm domāts, ja, Cool Relief. Bet viņā ir ļoti daudz arī dziedinošās vielas pretbakteriālās, un arī ar viņu var pasmērēt, ja šeit deguna dobumus, krūtis var sasmērēt, kājas var sasmērēt, viņš tā ļoti dedzina, silda un veicina arī šo te pretiekaisuma darbību nodrošina. Tā, ja es vēl kaut ko atcerēšos, tad pēc tam mēs parunāsim, bet tagad es došu vārdu veselības trenerei Kristīnai Zālītei. Viņa pastāstīs mums par 5. kļūdu. Labvakar, mīļie draugi! Tātad ķersimies pie 5. kļūdas. Tas ir arī mans visbiežākais grābeklis bijis. Šī 5. kļūda saucās, ka mēs pārāk ātri padodamies. Tikko mēs bišķiņi jūtam, ka jau slimība sāk atkāpties, mēs uzreiz sapriecājamies. Man bija tieši tāpat, es bērniem sadodu visas tās vielas, ko Vineta nosauca. Skatos, jau sāk palikt labāk. Un tik ļoti sapriecājos, ka pati atslābstu, un tā ir 5. kļūda, jo daudzas baktērijas un vīrusi mēdz slēpties. Tāpēc vēl nedēļu pēc tam vajadzētu visu šo pašu, ko jūs lietojāt slimošanas laikā, turpināt tajās pašās lielajās devās.
Protams, vēl ir jāpieslēdz klāt mikrofloras atjaunošanai metastiku un superfloru, kas ir labās baktērijas. Tāpat arī turpinam C un D vitamīnu. Starp citu, D vitamīns par 50% samazina elpceļu problēmas. Nu, ideālā gadījumā, protams, ja mums D vitamīna līmenis ir visu laiku tā, kā tam jābūt, bet ja mēs neesam ar to tikuši galā līdz šai slimošanai, tad arī slimošanas laiks ir īstais brīdis lietot D vitamīnu. Nu tā, tas ir tā īsumā par to piekto kļūdu. Vislabākās zāles, protams, ir profilakse, ja, kā jau Vineta minēja, jo imunitāte no latīņu valodas nozīmē attīrīšanās. Tāpēc tīrs zārņu trakts ir tas, kas parūpējās arī par mūsu imunitāti. Dzīves ūdens, organisma attīrīšana un šūnu uzturs, un tad jau viegli varam tikt galā ar dažādiem šādiem slimošanas gadījumiem. Vienetaņi mums nosauc ļoti daudz vērtīgus produktus, kam jābūt mājās šajā slimošanas periodā. Es no savas puses varu piebilst vēl vienu fantastisku produktu, jā, fitovirons. Fitovirons ir to radījis vācu zinātnieks Nils Dušeks, tas pats, kurš izgudroja visu ļoti mīlēto biluronu locītavu atjaunošanai. Nu, lūk, un 15 gadus zinātnieks strādāja pie dažādām zālītēm, pētot, kā tās viena otru papildina. Un šis ir sanācis rezultāts. Viņš ir salicis kopā 21 auga ekstraktus, un atradis tieši tos, kas vislabāk viens otru papildina un sniedz vislabāko rezultātu. Tur ir gan alveja, gan lakricas sakne un vēl daudz citas ļoti vērtīgas zālītes. Nu, lūk, un šis fitovirons palīdz tad, kad nekas cits vairs nepalīdz. Kad ir visādi dīvaini vīrusi, kad šķiet, nu, ka ne ar ko nevar vairs tikt galā. Jo tās aktīvās sastāvdaļas darbojās pret patogēniem jebkurā to rašanās stadijā. Un arī palīdz pārvarēt slimību. Ja? Kāpēc es sev nopirku šo fitovironu? Es par viņu dzirdēju ļoti sen, bet vasarā bija modē garais klepus. Un arī mans dēliņš saslima ar garo klepu. Un, protams, tas periods, slimošanas periods it kā beidzās, bet ļoti ilgi nu, tā baktērija viņa organismā nomirst un izdala toksīnus. Un tas periods, tā kā, nu, cik ilgi izdalās tie toksīni, viņš var būt līdz pat 6 mēnešiem. Un manam dēliņam ļoti ilgi, viņš visu laiku pie katras slodzītes, visu laiku nāca tas klepus, un man tajā dārziņā, viņš it kā drīkst iet uz dārziņa, bet tās audzinātājs visu laiku viņš klepo. Saku, nu jā, tā varbūt vēl līdz 6 mēnešiem, kā man teica. Bet tad nē, es domāju, nu, lai tur nekas tomēr nepaliek iekšā, es nopirku šo fitovironu un sāku viņam dot, un viņš ļoti ātri beidza klepot. Es nezinu, kaut kāda pagāja nedēļa vai 2. Un tiešām vienkārši fantastisks produkts. Es jums iesaku turēt mājās kā rezervīti, ja nu kaut kas, ar ko tiešām nevar tikt galā. Tā, Vineta, vai tev ir kaut kas, ko piebilst, pirms mēs ķeramies pie rezultātu sadaļas? Jā, par kakla sāpēm. Es aizmirsu par kaklu. Pateicu par degunu, pateicu par krūtīm, bet par kaklu nepateicu, cik unikāli ir mūsu produkti. Tā, tagad es nolasīšu, Diāna raksta, ja, es bēru H500 degunā, iesnu gadījumā attaisa degunu vaļā un sāk viss tīrīties. Tieši tā, mums jau ir ļoti liela pieredze ar to. Un Ieva Avota Rusakovas raksta, ka man parasti saaugstēšanās sākās ar kakla sāpēm. Bēru H500 mutē un paturēju mutē minimums 10-15 minūtes. Sāpes kaklā ātri pārgāja. Jā, H500 vispār ir universālais kareivis, ja, kā jau jūs redzat. Var viņu arī turēt mutē, ja, un lai šeit kaklā. Ja mums iet caur kaklu. Ja mums tiešām ir sāpīgs kakls, tad mēs turam visu mutē, ja, no mūsu dabas antibiotiķiem. Gan skudru koka mizu, gan parafaitu, gan melnā rieksta lapas, jo ļoti labi darbojas. Jo mēs zinām, ka vīrusu gadījumos, ja, parasti ļoti slavens mums ir šis ivermektīns, ja, bet tās ir vienkārši tārpu zāles. Ja, viņām ir prettāru iedarbība. Līdz ar to mēs parasti arī izmantojam jebko, kas mums ir mājās. Ja, vienmēr, ja mums tā kolekcija kaut kāda ir bijusi, mēs to visu varam izmantot un turam viņu mutē. Vienreiz man bija tik
riebīgas kaklu sāpes, ja mēs bijām Spānijā, tā bija vasara. Un man, nu, es vairs nevarēju dabūt nekādā veidā viņu mierīgu to kaklu, jo laikam bija viss tur tā sakairināts jauniem tiem dabas antibiotiķiem no visa. Un tad man vienkārši fenomenāli palīdzēja lecitīns, jo viņš ir eļļains un viņš to visu tā kā saiļoja, apeļoja un es viņu sūkāju, ja, un man tas kakls ļoti ātri nomierinājās. Nebija vairs šis te krekšķis, ja, tā kā to mēs arī taukskābis. Vispār jau tad, kad ir skartas plaušas, daudz mums ir jādzer vispār taukskābis, gan lecitīns, gan omega, vai haizivs aknu tauki, vai planktona eļļa, ja? Jo mums visas šīs te plaušu alveolas sastāv no surfaktanta, un surfaktants ir mūsu lecitīns, tie ir tauki. Tā kā jau ir, teiksim, skartas plaušas, ja? Tad mums viņas ir jāatjauno. Un, lai mēs ātrāk viņas atjaunotu, mums viss šūnu uzturs ir vajadzīgs. Un īpaši taukskābis, ja, to mēs atceramies, nežēlojam. Un vispār imunitāte, teiksim, lai šūnā vīrusus neiekļūtu, šūnas apvalks sastāv arī no lecitīna un no aminoskābēm. Tātad lecitīns un omega šūnu uztura matricā, ja, ir jāiekļauj, lai mums būtu arī spēcīgs šūnu apvalks un lai mēs būtu aizsargāti. Tā, te ir mums viens jautājums par degunu blakus. Tā, tas tā. Ko iesaka 4 mēnešus mazam zīdēnītim klepus gadījumā un cik daudz, cik bieži? Tas pats sudrabiņš mums palīdzēs, jā. Varam viņam pūst arī vai nu degunā papilināt vai mutē papūst, ja. Cik bieži, nu nav, mums nav, sudrabam, piemēram, nav blakņu. Ja, jūs varat droši to. Un, ja ir lietotas antibiotikas, noteikti jāatjauno mikroflora. Ja, ir fermenti jādzer un kvadrabiotika vai superflora vai mūsu lieliskais metastiks, ja, kas atjauno zarnu mikrofloru, to arī prasa saviem konsultantiem, lai jums sastāda atjaunošanās programmu. Tā, tagad varbūt rezultāti, un tad mēs uz jautājumiem pārējiem atbildēsim, ja? Jā, aicināsim padalīties ar savu rezultātu veselības treneri Indru Šmiti. Jā, labvakar visiem. Par veselības rezultātiem runājot, jā, viņi, man liekas, ir ļoti, ļoti daudz. Un man lielākais pierādījums, ka šie produkti strādā, ir tas, ka manām mazmeitām, kurām ir 10 gadi, viņas nekad vēl savā dzīvē nav lietojušas antibiotikas. Tas nozīmē, ja mēs organismu attīram un pēc tam pabarojam, tad mēs varam izvairīties arī no dažādām nepatīkamām saslimšanām un ļoti ātri noreaģēt arī pie kaut kādām vīrusu saslimšanām un ātri tikt uz spēkām. Bet pat es gribu padalīties ar savu rezultātu, kas bija pavisam nesen, tad, kad mēs bijām aizbraukuši uz pasākumu, kam bija jānotiek mums uz prāmja, uz Helsinkiem peldot. Tad iepriekšējā vakarā Tallinas viesnīcā, nu, nezinu, ko es tur biju kaut kur apēdusi vai nezinu, kur es biju noķērusi kaut kādu vīrusu, bet no rīta es piecēlos ar milzīgām galvas sāpēm. Dzērus es nebiju iepriekšējā dienā, bet man sāpēja galva, man bija šausmīgi slikta pašsajūta, tā, ka man pat vispār negribējās nedomāt par brokastīm vai vēl kaut ko. Bet man, protams, bija līdzi viss ekipējums ar Koraļu klubu produktiem. Es dzēru H-500, es dzēru, man bija kaķenaks, parapaits līdzi, melnais rieksts. Protams, korālmaini maisiņus es lietoju iekšīgi un es visu, ko darīju. Un es sapratu, jā, ka tā galva tā kā bišķiņ palika labāka, bet kuņģī bija kaut kāds ļoti nepatīkams tās sajūtas. Bet pēc kaut kāda mirkļa jau tā kā pēc kāda laika es jūtu, kad paliek tā kā vieglāk, labāk, noejot vēl lejā uz brokastīm. Es vēl dabūju, Vineta man iedeva vēl metastiku, es iedzēru, kas mums ir arī šīs te zarnu trakta labo baktēriju tāda bumba. Un pasēdēja vēl mirklīti, un jau pat sagribējās ēst, un pārgāja visu, un vienkārši bija tā kā roka noņemts. Un tad es domāju, cik labi, kad es esmu tādā kompānijā, kur mēs zinām, kā paši sev varam ātri palīdzēt, un pēc tam varēja tālāk izbaudīt 2 dienas šo pasākumu, un nebija nekādas vairāk sliktas sajūtas un neatgriezās. Un es sapratu, ja man nebūtu bijuši šie produkti, es noteikti būtu slikti jutusies noteikti visu dienu, un vēl bišķiņu, un vēl bišķiņu.
Tā kā tas ir mans rezultāts pēdējais. Paldies, Indra. Es biju lieciniece šim rezultātam. Tā tiešām bija. Viņa ļoti ātri ieradās brokastīs. Tā, tagad aicināsim Jolantu Loskutovu padalīties ar saviem rezultātiem. Labvakar visiem! Es ļoti ceru, ka man mazie bērni ļaus parunāt. Es jau tur visu uz visu. Tā, mana pieredze ir ārkārtīgi liela. Man ir 3 bērni, mēs kā 2 vēl pieaugušie papildus, un tāpēc šie te produkti būtībā es varētu pastāstīt arī to gadījumu, kā es vispār iepazinos ar šiem te produktiem, jo tas bija brīdis, kad es sapratu, kad jā, kad viņi patiešām strādā. Tātad 9 no rīta es pamodos ar 39 temperatūru, un man bija pagaidzi saulīt, man parunās labi. Pamodos ar 39 temperatūru un pilnīgi bezspēcīga. Mājās bija 3 bērni. Es pat roku īsti nevarēju pacelt, kur nu vēl parūpēties un uzgatavot brokastis un tā. Tajā brīdī es biju tikai pasūtījis, saņēmusi savu pirmo pasūtījumu, bērniņiem komplektiņus. Un, protams, es parūpējos par to, lai arī būtu šī SOS mājas darbs aptieciņa mājās. Nu, situācijām, kad jā, būs nepieciešams. Un tā nu sanāca, ka man tas gods pirmo reizi to pamēģināt uz sevi. Jo es tāda ļoti bezspēcīga arī uzrakstīju savai konsultantei. Konsultante mani noinstruēja, kā lietot, ko, cik bieži. Un tad brīdī, kad es jutos tik ļoti slikti, pagāja kopš pirmās lietošanas reizes, pagāja 3 stundas. Un es zvanīju vīram, es atceros toreiz video zvanā, un viņš man prasīja, ja tu vispār esi slima. Es iepriekš viņam biju teikusi, nezvani, neraksti. Es zinu, ka man nebūs tam spēka. Un viņš zina, kā tas ir, kad kā mēs ļoti traki slimojām ar viņu kopā 5 gadus atpakaļ, kad mēs ēdām čupām paracetamolu. Tā bija vislielākā kļūda. Un es tagad, kad atceros, es sapratu, kāpēc mēs 10 dienas gulējām uz gultas un nespējām. Es uz to rāpoju. Es reāli uz to rāpoju, bezspēcīgi. Un tad tās pašas izjūtas, jo toreiz tas bija pirms Covid tieši, un es nezinu, vai tas bija Covid vai tā bija gripa, bet tas bija kaut kas tāds, kas mūs abus divus vienkārši 2 dienu laikā nones no kājām. Un tagad es saprotu atšķirību. Tas pats brīdis, kad es sajūtos tikpat slikti, un es atcerējos uzreiz to mūsu iepriekšējo pieredzi, es sapratu, kā es vispār par bērniem parūpēšos tagad turpmāko laiku. Un atšķirība ir pilnīgi ārkārtīgi liela. Tieši, kad nostrādā pie pirmajiem simptomiem, zinu, ko lietot un kā tas ļoti labi strādā. Man mājās bija, var sakot, man šobrīd mājās ir pilnīgi visi produkti, kuri šeit tika nosaukti. Fitovirons arī mūsu mājās ir bijis. Tātad visi tie bāzes produktiņi un pat vēl vairāk, un tad tas pēdējais, pats svaigākais rezultāts, ar kuru es varu padalīties, bija tieši saistībā ar bērniņu, kur arī es noreaģēju ļoti ātri. Es sapratu, ka bērns ir niķīgs jau bērnu dārzā, atnākot viņam pakaļ, ka viņš, nav, mammas visas, man liekas, saprot, ka, tā, raci kaut kas nav, vai ne? Man liekas, visas ir gaišas un cauri. Un tā es atnākot mājās, pamērīju temperatūru, viņam bija 37,4. Tas bija brīdis, kad es jau sāku rīkoties. Es jau taisīju koralmainu siltu ūdeni, es jau devu antioksidantus, es devu C vitamīnu un nebaidījos no devām. Un es vienmēr saku, ka es no dabas vielām tiešām nebaidos, jo spēcīgāk mēs atbalstam, jo ātrāk un tā masīvāk mēs atbalstam, jo ātrāk mēs tiekam ar to visu galā. Tātad es devu antioksidantus, skudru koku mīza, C vitamīns, lakricas saknes, silts koralmainu ūdens un kolodiālais sudrabs. Un pēc tam vēlāk es pieslēdzu klāt ķiplociņu. Lūk, un bērnam pēc tam uzkāpa temperatūra līdz 39,5, bet viņš jutās labi. Un viņš aizgāja ar visiem šiem uzturbagātinātājiem puncītīt čučēt, un tā jau nebija pirmā mūsu tāda reize, bet tas, pat noticis tas gadījums. Viņš aizgāja čučēt un no rīta pamostās, un no temperatūras nemiņas, ne iesnas, ne klepus, nekādas saslimšanas pazīmes nebija nākušas klāt. Tā nav vienīgā mūsu reize. Mēs jau 3 gadus dzīvojam šādi, un pat brīžos, kad pieauguši cilvēki lieto antibiotikas pat 2 reizes pēc kārtas pagājušajā ziemā, kad mikoplazmas pneimonija plosījās. Ja?
Viņiem bija klepus, bet es tiku galā tikai un vienīgi ar dabas vielām. Mēs braucām pie dakteres, paklausīties krūtiņas, vai tiešām tur viss, jo mēs jau, protams, esam tikai cilvēki. Mēs vienmēr baidamies no kaut kādām situācijām, kuru mēs nevarēsim izkontrolēt. Ja? Bet uzstājīgs darbs, neatlaidīgs un nepadošanās vienmēr nes ļoti pozitīvus augļus. Un galvenais ir nepadoties. Jā. Tā kā Kristīna teica, jo man arī bija tā, es jau kā gudra trenere jau visiem visu protu ieteikt, bet pašai citreiz tā, kad vakarā jūtu, visu sadzeros, no rīta viss jau ir labi, un tad vairs var nedzert. Un tāpēc tam otrais vilnis un tāds, Jolanta, tu taču zini, kā vajag, ja? Kurpnieks bez kurpēm citreiz. Bet pieredze ir ārkārtīgi liela. Es esmu pateicīga šiem produktiem un vienmēr esmu pateicīga, ka man ir iespēja dalīties ar jums savā pieredzē un iedvesmot arī citas mammas rīkoties tieši tāpatās. Paldies! Paldies, Jolanta, tev tik noderīga tava pieredze un tik iedvesmojoša. Paldies tev! Aicināsim vēl veselības treneri Evitu Tīdmani padalīties ar savu pieredzi. Evita? Sveiki! Es ceru, ka mani var labi dzirdēt. Var. Čau visiem, jā. Forša šovakar webinārs, atgādinājums par visām labajām lietām, un es domāju, ka daudziem arī visādi knifiņi nu jau ir kabatā. Ko es gribēju padalīties? Es gribēju padalīties ar to, kā vispār neslimot, jo man liekas, ka tas ir vislabākais scenārijs, vienkārši neslimot, un mana pieredze ir tāda ļoti, jau 7 gadu garumā. Bet tas, kas man bija priekš manis, vislielākais pārsteigums un tās, teiksim, vairākas ziemas, kad vispār, vispār ne pat puņķītis nepieķerās, ir bijušas tieši pēc tam, kad es veicu dziļo limfas attīrīšanu. Un es pati biju ļoti pārsteigta par šo te programmas efektu, jo gāju es šo te programmu dēļ, citiem mērķiem, teiksim, savā veselībā, lai vispār saprastu, kā šī programma strādā, bet es biju ļoti pārsteigta, ka tieši tajā pirmajā ziemā, kad es biju izgājusi rudenī šo programmu, tā, ka tiešām vienkārši visiem ķerās klāt un tev nekas neķerās. Protams, es arī smērēju degunājumu ziedīti, es pūšu silvermaks, ja, kad es eju kaut kur veikalā vai teātrī vai tur kaut kur pūļos, Bet jā, es ļoti, ļoti piekopju šo te praktiku, kad es katru rudeni tomēr attīru šo te limfu, izēju dziļo limfātiskās sistēmas attīrīšanu, un tas ļoti labi strādā. Tā kā tie, kuriem, kam interesē, noteikti pajautājiet veselības treneriem, ir grupa, kurā var arī pievienoties šo programmu, apskatīt. Tas ir 30 dienu kursiņš, kuru secīgi mēs attīram gan zarnu traktu, gan urīna izvadu sistēmu, gan aknas attīram, plaušas attīram un arī limfātisko sistēmu attīram. Un tad, kad mums limfa ir tīra, tad, kad kanalizācija ir iztīrīta, tad tur arī nav kur, kas, kā saka, aizķerties nekam un viss tiek ātri izvadīts ārā no organisma. Un vēl tāds papildus, ko es testēju šogad uz savu ģimeni, ir kolostrum. Un es iesaku iegādāties šo produktu, jo šis produkts mums regulāri tiek izpirkts vienkārši, izpirkts, jo šis te imūnmodulators kolostrum plus ir vienkārši fantastisks, un viņu var lietot ilgstoši. Tas ir atbalstošs imūnsistēmai, teiksim, ziemas periodā. Neaizstājams produkts pieaugušiem 2x2, bērniem 2 kapsuliņas dienā. Vienkārši, ja mēs parēķinam to, teiksim, cik man izmaksā tā slimošana, ja, es neesmu gatava slimot, es esmu gatava investēt tajā, teiksim, preventīvajā, lai es vienkārši neslimotu, un lai mans bērns būtu vesels, jo tagad apkārt staigā tādi vīrusi un tādas mutācijas un tādas baktēriju un sēņu tur visādi krustojumi, ja, un vīrusu mutācijas veidojās jaunas un jaunas, kad es vienkārši esmu gatava, kā saka, darīt visu, lai vienkārši neslimotu. Un tāpēc arī ļoti gudri ir jārīkojās, un ar šo te kolostrum plus produktu manai klientai arī bija fantastisks rezultāts. Viņas dēls Amerikā spēlēja hokeju, un regulāri vienkārši viņš ik pa 2 nedēļām slimoja. Klepus iesnas, kā mēs zinām, sports ir ļoti liela slodze uz imunitāti, un viņš vienkārši tā imunsistēma netika galā, un viņiem izglāba šo situāciju kolostrums.
visu laiku dzerot kolostrum, atbalstot imūnosistēmu. Dēls bija vesels, varēja spēlēt hokeju, varēja attīstīt savu karjeru, turpināt, jā, un tieši šis produkts bija tas, kas nostrādāja. Un otrs papildus produktiņš imunitātei priekš manis ir shark liver oil, haizivju saknu eļļa. Arī fantastisks produkts, jo, kā mēs zinām, tad nu, vīrus arī ir tas, kas iekļūst šūnās, un mums ir svarīgi neļaut nu, tātad nostiprināt šūna paukus, ja, tāpēc omega, haizivju saknu eļļa, lecitīns, tie ir obligātie produkti ziemā, vienkārši tāpēc, lai nostiprinātu šūnas šo te apvalciņu, lai tur tas vīrus netiek vienkārši iekšā. Un tas arī ļoti labi strādā. Tā kā tas ir tāds, nu, ko es no sevis vienkārši tiešām pastāvot uz to, ka labāk ir, nu, vispār neslimot, jā, tāpēc tā profilakse ir, manuprāt, ļoti svarīga, un vēl varbūt tāds tiešām padoms, kad pirms lidojat kaut kur, arī obligāti mīļā sasmērējiet tās gļotādas, jo vislielākais perēklis, es uzskatu, ka tā ir lidosta un tā ir lidmašīna, un tur ir satiekās visi pasaules vīrusi, tāpēc, lai nesaslimtu, vienkārši pirms došanās lidmašīnā, nu, lidostā iekšā, es vienkārši visu sapūšu sev sudraba ūdeni, degunā acīs, mutē, uz sejas, visos caurumos, kā es saku, un patiesībā vienmēr esmu no lidojumiem un aizlidojot, vienmēr esmu vesela, ja, jo ļoti daudz saslimis tieši atlidojot mājās, ja no kaut kurienes saķer jau pa ceļam visu kaut kādus brīnumiņus. Tāpēc, nu, tādas varbūt lietiņas, kas var noderēt, bet, nu, dziļā limfas tīrīšana, tas ir priekš manis tāds wow. Un es tiešām nu, esmu joprojām sajūsmā par šo programmu, par šo te efektu, un iesaku noteikti pamēģināt arī iziet šo programmu. Paldies! Paldies, Evita, ļoti vērtīgi. Mums vēl ir kāds rezultāts, vai es varu pateikt? Nē, varbūt mēs varam iziet jautājumiem cauri, vai tu gribi kaut ko Šī piebilst? papildināšu par fitavirānu. Mhm. Liekas, ka cena viņam ir liela, bet šī ir dempinga cena, ko mums zinātnieks ir uzdāvinājis visiem. Jā. Es esmu satikusies ar to zinātnieku, jā, un mēs toreiz jautājām, kāpēc tik dārgs produkts. Īstenībā pašizmaksa ir gandrīz tikpat liela, cik viņa vērtība, ko mēs maksājam. Jā. Un viņu kompānija viņu gandrīz vai pa dempingu, nu, kā saka, pa dāvinājumu cenām mums viņu piedāvā, jo tas ir produkts, kas ir uzradīts tieši dažādiem dīvainiem vīrusiem, kas tiek radīti, ja, un arī tuberkuloze un viss tas. Citreiz viņš palīdz tad, kad nekas vairs cits nepalīdz. Jā, tad, kad ir tas ierosinātājs vispār nezināms, un tad šis te sinerģiskais produkts, viņš izvelk tiešām no bedres, tad, kad liekas jau, ka nav skaidrs, jā, kas cilvēkam kaiš un kā viņam vispār palīdzēt. Runājot par kolostrumu, ja, ko Evita arī pieminēja, viņu noteikti ir jādod bērniem, kuri nav saņēmuši pietiekoši daudz mammas pienu bērnībā. Ja, jo caur mammas pieniņu bērniņš saņem imunitāti, imūnšūnas, un tikai tad viņas rodās, ja, kad bērniņš piedzimst, ja, jo māca vēderā viņam imunitātes nav. Un tāpēc tie, kas ir maz dabūjuši pieniņu vai ir slimīgi bērniņi, tiešām varam jau dot bērniem. Vineta, ir jautājums tieši par kolostrumu, kamēr tu pastāstīji. Lāsma jautā, vai kolostrum plus var lietot cilvēki, kam ir laktozes nepanesamība? Tur jāskatās tā molekula, jābūt uzmanīgiem, jāpamēģina pa bišķiņam ir. Jā, es nezināšu šobrīd atbildi, varam pajautāt kādam ražotājam. Mhm. Jā, par puņķiem jau mēs stāstījām. Ja nāk šie zaļie dzeltenie puņķi un ir jau tūska, tātad tūsku gadījumā mēs varam pievienot klāt MSM, sērs ļoti labi palīdz tūskām, un, protams, viss, kas palīdz izvadīšanai. Ja? Mēs jau minējām korāla maina ar H500, ja nežēlojam šo te daudzumu, tad lakrica. Ja, lai būtu produktīvāki, lai viņi būtu šķidrāki, lai viņi labāk nāktu ārā. Un, protams, visi tie dabas antibiotiķi, ko jūs pielietosiet, vai silvermaks, vai skudru koka mīza, ļoti daudz jādzer, ja, un, protams, pilinam. Ja, mēs varam pilināt silvermaks, bērnam noteikti H500 nepatiks, tur būs ļoti liels kašķis, pēc tam to mēs varam uz sevi mēģināt, ja, bet, teiksim, no tiem produktiem, kas mums ir pieejami pilināšanai, tas ir silvermaks, ja. Tā,
ko mēs vēl neatbildējām. Andra jautā par mājas dabas aptieciņu. Mums bija ļoti forša veselības stunda. To var pajautāt savam cilvēkam, kurš uzaicināja uz šo. Šī ir arī lekcija par mājas dabas aptieciņu. Mēs te Tur bija viņa vairāk, jā, tur smalkāk tās ir problēmas. smalkāk, un tad ir vēl lekcija mums pasaulē spēcīgākie dabas antibiotiķi. Bet, principā, visi šie te algoritmi plus mīnus ir aprakstīti mums arī rakstiskā veidā. Ja? Kur, ko, kādā stadijā dot. Ja kādam interesē, tad rakstiet čatos. Es ielikšu vēl vienreiz tos algoritmus. Ja? Mēs jau viņus it kā periodiski ievietojam, bet varam vēl pievienot šobrīd, ja ir nepieciešamība. Galvenais, ko es gribu uzsvērt, un to ko teica arī Jolanta, ja, ka nedrīkst pie krīzēm, nedrīkst žēlot produktus un baidīties par devām. Ja? Jo lielāka problēma, jo viņai vairāk vajag šos te produktus. Ja? Kā 500 varam līdz 10, 15 kapsulas, ja tur droši jūs nevarat pārdozēt dabas vielas, ja? Jo nu, viņām nav blakņu praktiski nevienai no viņām. Viņas ir vienkārši labvēlīgi ietekmē labās šūnas, ja? Un iznīcina sliktās. Ja? Vai ir iedarbība, ja nav attīrīts organisms? Protams, ka ir iedarbība, ja? Bet pēc koncepcijas es uzsveru, veselības koncepcija ir atslēga uz labu imunitāti, ja? Kur mēs izējam ja, konceptuāli cauri visiem šiem posmiem, attīram no parazītiem, sēnēm, baktērijām, vīrusiem, izējam dziļo zarnu trakta tīrīšanu. Man liekas, pēc kolovādas vispār nav neslimo cilvēki, ja? Tajā pašā laikā mēs tīram limfu, varam parasto limfas tīrīšanu, varam dziļo limfas tīrīšanu, bet koncepcijas ievērošana un plus vēl šūnu uzturs, lai būtu imūnšūnām ko ēst vispār, ja, lai viņām būtu barība. Tā ir tā mūsu zelta atslēdziņa uz labo dzīvi, ja, jo principā es arī, man jau ir 52 gadi, un ja es esmu slimojis, tad tāds neliels savārgums ir bijis varbūt 1 dienu, 2 maksimums, ja, jo principā kā tādas slimošanas nav, jo organisms ir spēcīgs un attīrīts un spēcīgs un pabarots, ja. Es pieminēju C vitamīnu, kur mans C vitamīns ir. Tik daudz visa kā, es vairs nevaru atrast. Pūre C saucās mums. C vitamīns. Es nevaru atrast. Kāds var nosaukt vai parādīt, kādam varbūt ir. Atradu. Jaunais C vitamīns, ļoti spēcīgs. 500 mg. Ja? Tā varbūt kāds Es tieši arī biju aizskrējis, kur man arī mājās ir, es nezinu, viņš laikam nefokusējas, arī Pure Sea. Bērnam pie saslimšanas es tajā vakarā iedevu pat 2 kapsulas. Nu, viņš tiešām ļoti, ļoti spēcīgs, labs. Iesaku vienmēr ziemā turēt mājās. Jā. Kādi jautājumi? Var arī ieslēgt ar kameru, pajautāt kaut ko. Vēl pateikšu par cinku. Ja neesat dzēruši, periodiski vajag dzert cinku arī gripas sezonā, tāpēc, ka cinks ir tas mikroelements, kurš neatļauj vīrusam iekļūt šūnā. Viņš par to atbild. Ja? Nu, un plus vēl viņš hormonālai sistēmai ir vajadzīgs, ja? Gan bērniem, gan vecāka gadagājuma cilvēkiem. Tā kā droši. Es domāju, ja mums jautājumi nav, tad mēs varam šo jauko veselības stundu arī beigt. Esam precīzi stundu bijuši kopā. Visus jautājumus par produktu iegādi, par algoritmiem noteikti jautājiet tam cilvēkam, kurš iedeva linku uz šo lekciju. Variet noteikti visus jautājumus rakstīt mūsu čatos droši. Mēs viņus gaidam, ilgojamies pēc jūsu rezultātiem, pēc jūsu jautājumiem. Ja mēs esam priekš jums, esam vienmēr atvērti. Variet droši komunicēt un droši mums jautāt. Noteikti parasti čatos mums ir ļoti daudz veselības treneru un visiem būs kāda noteikta pieredze arī jūsu gadījumos. Tā kā
Esam atvērti. Jā, paldies, bija ļoti vērtīgi. Jolanta raksta, paldies par sirsniņām, paldies par ziediņiem. Paldies, ka jūs esat šeit un dodat tālāk šīs zināšanas, dalaties ar šo lekciju, ar visiem, ko jūs pazīstat, lai pēc iespējas vairāk mums būtu veseli bērni, veseli cilvēki. Paldies, ļoti vērtīgi bija. Paldies, Izolde. Rekuru par kolostrumu vajag izlasīt ātri. Solvita ierakstījusi. Tā, par kolostrumu produkta etiķetē teikts, ka kolostrumā ir apmēram 2,5 reizes mazāk laktozes nekā parastā pienā. Ja tev ir laktozes nepanesamība, var mēģināt šo produktu sākot ar nedaudz mazāku devu nekā ieteikts, lai redzētu, kā organisms reaģē, vai iesākumā lietot to kopā ar ēdienu. Tas palīdz mazināt diskomfortu. Jā. Noteikti variet mēģināt ar mazāku devu, lai varētu saprast. Jā, un vēl es nepateicu par fermentiem. Ja, ko mēs ņemam vienmēr slimošanas laikā klāt, lai viņi spētu sašķelt visu nesašķeļamo, visus vīrusus, baktērijas, jo imūnšūnu darbības mehānismā ir iesaistīti fermenti. Ja? Labi, ka vēl viņu ieraudzīju šo te burvīgu asimilātoru bērniem var papāju dot. Tā kā paldies visiem!